Forši sēžamais, ko? Tu pasaki savam priekšniekam, ka mēs galdu arī varam iztaisīt tādā pat stilā, ja viņš grib. Nevajag. Galdu viņam atved no Kirgīzijas. Es gribēju par dabu parunāt. Redzi, es ilgi neesmu bijis mežā. Buciņu vajag. Es tagad neesmu nekāds gājējs. Potīti čupā. Zini, Vasariņa, man ir 3 principi dzīvē. Man vajag dabūt gatavu, un 3. vai nu mirsti vai izdari. Mans priekšnieks tāds cilvēks ciena, viņš tādus izglābs no vislielākajiem sūdiem. Tā tērauda lode, tāda māžošanās vien ir. Ja trāpa, tad tās pašas veikala jatkas nemaz nav sliktākas. Nē, Vasariņa, ar tērauda lodi nekad nenopūdelēs. Mums sitiens būs tāds, ka varēs lāci nogāzt. Tu zini, ka šito lodi izgudroja? Kara laikā viens franču inženieris, lai varētu no bises gāzt fričiem virsū. Vasariņa, nāc paskaties. Tā. Nu, ko es te teicu? Jā. Žēl, ka es to kāju sačakarēju. Tā gribējās braukt tev līdzi izprovēt roku. Liktenis, Vasariņa. Liktenis. Saprotiet, viņš atkal ir mēsli. Labi, ka presa redz. Lai apskatās un tad raksta. Jo te nevienam kokam nav mana zīmoga virsū. Kā tā nav? Nu tā, gluži vienkārši. Es atnācu no rīta, viņi jau vālē. Paga nebļauj. Kā nav zīmoga? Bet vai tas brigadieris kādu klausa? Es vakar teicu, ka te būs sanitārā cirsma. Bet viņi gāž visu pēc kārtas. Pašus labākos kokus. Kur viņš ir tup mašīnā? Kas te notiek? Sveiki. Mūsu kolho šodien atsūtīja algu. Es jums jautāju, kas jums atļauj cirst šos kokus.